Labdien! Es esmu Marta Biruma. Man bija tas gods vadīt iepirkumu komisiju vienam no lielākajiem komunikāciju iepirkumiem, eiro ieviešanas komunikācijas iepirkumu. Un man šis izaicinājums bija gan ļoti izaicinošs, gan ļoti aizraujošs, un es varēju ļoti daudz ko iemācīties. Situācija, kurā mēs sākām, bija saspringts laika termiņš, jo bija ļoti liela interese no sabiedrības, kas notiek, kā notiek, un bija jau jāsāk rīkoties, tāpat laikā iepirkums mums vēl nebija sākts. Bija ļoti daudz aizspriedumi par to, kādam šim iepirkumam jābūt. Ļoti daudz domā, ka iepirkuma likums nav pietiekami labs, lai spētu iepirkt kaut ko labu. Daudzi domā, ka ir korupcija, daudzi domā, ka ir daudzi citi ierobežojumi, piemēram, kad ir tikai zemākā cena drīkst būt kā kritērijs, lai izvēlētos labāko piegādātāju un tā tālāk. Bija ļoti daudz jāskatās, jākombinē un jādomā, lai tiešām mēs dabūtu to pakalpojumu sniedzēju, kurš mums būtu labākais un piemērotākais tajā brīdī. Ar ko sākām? Sākām ar to, ka mēs izpētījām un salikām tehniski, ko mēs likuma ietvaros varam. Diskutējām, ko varam, kā varam, nonācām pie tā, ka ir lietas, kuras var likumiski darīt, bet kuras nedara, kā viena no tām bija tikšanās ar dalībniekiem tanī brīdī, kad ir izsludināts iepirkums. Mums bija ļoti svarīgi, lai kompānijas, kuras piesakās, lai viņas ir informētas par situāciju, kāda ir, un lai viņas saprot daudz labāk, ko mums piedāvāt. Mēs organizējām tādas tikšanās, mēs diskutējām, tas palīdzēja gan mums, kā iepircējiem, labāk saprast šo te nozares specifiku, gan arī šiem te pakalpojumu sniedzējiem bija daudz labāk saprotams īstenībā, ko mums vajag, jo nevienmēr specifikācijā visu var uzrakstīt. Nākošais jau mums bija žūrijas darbs, kur žūrija izvērtēja labākās idejas. Lai šis te būtu viss maksimāli caurspīdīgi, žūrijā mēs pieaicinājām Latvijā pazīstamus cilvēkus, kas izvērtē šīs te idejas pēc noteiktiem kritērijiem. Neviens no mums nezināja, kuri projekti ir, kura pakalpojuma projekti, tas viss notika anonīmi, un mēs uzzinājām šos rezultātus tikai tad, kad mums jau bija zināma 1., 2., 3. vieta, tad mēs uzzinājām, kuras kompānijas tad ir uzvarējušas. Tālāk nākošais posms mums bija posms, kur mums jau vajadzēja sākt sarunu procedūru un no šīm 3 labākajiem izvēlēties vienu. Un mums bija skaidrs, ka visas 3 idejas, patiesībā visas idejas, kuras iesniedza, bija ļoti labas. Un mēs sākām domāt, kas tad ir tie kritēriji īstenībā, ar ko šis viens piegādātājs no otra var atšķirties un kas mums pašiem ir ļoti svarīgi. Un mēs sapratām, ka mums ir ļoti svarīgi, ka mums šis partneris ir kompānija, ar kuru mums ir viegli sadarboties. Mums ir svarīgi gan profesionālā puse, gan arī šo te runāt vienā valodā, saprasties. Un līdz ar to mēs nonācām pie tā, ka mums ir jādefinē kritēriji, kuri līdz šim nekad nevienā iepirkumā netika definēti. Tāpat laikā tā prakse šo kritēriju pielietošanā ir ļoti populāra un pazīstama visā pasaulē, jo viņi izmanto personāla atlasē. Tās ir kompetences, kuras piemīt cilvēkiem, ar kuriem mēs sadarbojamies. Un mēs ņēmām no personāla vadības prakses šo informāciju un skatījāmies, kā mēs viņu varam piemērot, adaptēt iepirkuma procesā. Kas tad ir kompetence? Kompetence ir problēma risināšanas uzvedība, kura piemīt cilvēkam, kā viņš šo problēmu atrisina. Ļoti bieži
tā ir vienkārši uzvedība, kura mums piemīt un kuru mēs pagātnē esam atkārtojuši un visticamāk spēsim gan nodemonstrēt, gan parādīt arī nākotnē. Un balstoties uz šo teoriju, mēs arī sākām skatīties, kādā veidā nodefinēt šos kritērijus, ko mums vajag. Pasaulē ir izpētīts, ka kompetence ļoti būtiski ietekmē darba rezultātu. Un kā tad mēs šīs kompetences varam atšķirt? Viena lieta, kā mēs varam atšķirt kompetences, ir tas, ka kā cilvēki skatās uz savu darbu. Ja mēs skatāmies uz piemēru, pārdevēji bankas darbinieki, ja viņiem ir jāorganizē pasākums, tad izcili darbinieki, pārdošanas cilvēki, parasti centīsies kaut ko arī šī pasākuma laikā vairāk pārdot. Tāpat laikā lielākā daļa no cilvēkiem vienkārši noorganizēs pasākumu kā tādu. Ja mēs skatāmies, kā cilvēki analizē informāciju, tad atkal mēs varam redzēt, ka, piemēram, konsultants, kurš labi analizē informāciju, kurš ir izcilnieks, apstrādājot informāciju, lielu apjomu, viņš atradīs kaut kādas kopsakarības, sastrukturēs, izanalizēs informāciju. Tāpat laikā lielākai daļai cilvēku, iespējams, tā ir makulatūra, kas stāv uz galda, un viņi pat viņu neizskatīs. Ļoti svarīgi arī ir, kādā veidā šie cilvēki vada savas emocijas. Izcili vadītāji spēs padomāt un piedomāt pie savām emocijām un neparādīt viņus uz āru, jo viņi ļoti zina, kā emocijas spēj ietekmēt citus cilvēkus. Tāpat laikā lielākā daļa no cilvēkiem šīs vienkārši reaģēs tā, kā viņiem tas ir dabīgi. Viņi vai nu dusmosies, vai priecāsies, nepadomājot, kādu ietekmi šīs emocijas radīs apkārtējos. Un arī ļoti svarīgi ir, ko šie cilvēki domā par citiem. Tad, ja mēs paskatāmies, piemēram, uz programmētājiem, tad izcils programmētājs padomās, kā tas cilvēks, kurš neprot programmēt un neko nesaprot no IT, kā viņš skatās to jautājumu un centīsies viegli, saprotam izstāstīt. Tāpat laikā lielākā daļa IT cilvēku visticamāk runās savā valodā, kur citam nebūs nekas saprotams. Un arī ļoti svarīgi ir tas, kas šos cilvēkus motivē. Un, ja mēs paskatāmies, piemēram, uz izcilu uzņēmēju, kurš, ja viņš šogad sasniedza 100% rezultātu, viņš nākošgad centīsies sasniegt 110%, tāpat laikā cits uzņēmējs centīsies vienkārši nodemonstrēt savu spēku un varu pārējiem konkurentiem. Viņš nedomās par to, ka viņam ir uz priekšu jāuzlabo šie rezultāti. Tā kā mēs redzējām, kā atšķiras izcili cilvēki, kā viņi skatās uz darbu, kas viņus motivē, kā viņi vada savas emocijas, un redzējām, kāda ir pārējie, tad mēs ļoti labi varējām skatīties arī, kas ir tās kompetences, kas mums ir kritiskas. Un kas tad mums beigās sanāca? Mums sanāca, ka šī visu iepirkumu veidoja 40% bija pati ideja, ko bija izvērtējusi žūrijas komisija. Tad mums bija ļoti svarīga šīs informācijas aprites modelis, jo organizācijas, kas bija iesaistīts Eirokomunikācijā, mums bija vairākas valsts pusē un arī vairākas, kas bija pakalpojumsniedzēju pusē. Un bija svarīgi saprast, kādā veidā šī informācijas aprite notiks. Ļoti svarīgi bija arī, kādus risinājumus mums piedāvā krīzes komunikācijas laikā, tad orientāciju uz klientu apkalpošanu, uz komandas darbu sadarbību un, protams, arī finanšu piedāvājums, kā viena no sadaļām. Tālāk, varbūt, kas ir tās lietas, ko mēs novērojām un redzējām jau tanī brīdī, kad mēs kompetences vērtējām, tad iepirkumu komisija
bija pati ļoti detalizēti, gatavojot šīs kompetences, izrunājusi jau kāda veida uzvedība būs kurā līmenī, un bija ļoti viegli vērojot šīs komandas kompetences novērot. Mēs redzējām, ka labākajiem bija gan izpratne par to, ko vajag darīt, kāds tas sadarbības modelis veidojās. Mums radās pārliecība, ka mēs ar viņiem varēsim strādāt vienā komandā. Viņi spēja parādīt uzreiz, kā viņi spēja rīkoties, strādāja kā viens mehānisms, varēja redzēt gan pozitīvos līderus, gan arī to, kā dažādās situācijās šie līderi mainījās, ka nebija viens spēcīgs līderis, kas vada šo komandu, bet īstenībā, kad visi tie cilvēki ir līdzvērtīgi un sadarbojās. Par orientāciju uz klienta apkalpošanu mēs redzējām piemērus, kā tika ņemta vērā mūsu interese, gan kā tika laiks ievērots, gan kā tika noskaidrots, ko mēs vēlamies kā rezultātu. Tika demonstrēts šī pieejamība 7x24, kas mums bija ļoti svarīga. Mēs varējām saprast un uzticēties, ka tiešām jebkurā diennakts laikā, jebkurā dienā mums būs atbalsts. Un otra puse mūs sapratīs kā klientu. Mums radās arī pārliecība, ka šis sadarbības partners patiesībā ir gandrīz kā mūsu komandas spēlētājs, jo radās pārliecība, ka viņš mūs aizstāvēs grūtā brīdī, viņš būs mūsu pusē, viņš būs mūsu advokāts. Mums bija svarīgi, ka piedāvājumā uzrakstītais sakrīt ar darbiem. Daudzi solīja ļoti izcilus risinājumus, bet par ko mēs varējām pārliecināties? Mēs varējām pārliecināties, ka mums sola ļoti labus IT risinājumus, tāpat laikā uz vietas mums saka, ka labāk ir tikties klātienē. Ir fantastiskas idejas, kuras komanda pēc tam nespēja pārliecinoši prezentēt, runā par sadarbību, tāpat laikā demonstrē savstarpēju konkurenci, runā par to, kad ir orientēta uz klienta apkalpošanu, tāpat laikā ignorē klienta laiku. Ja? Tā kā caur tādu praktisku piemēru mēs ļoti labi varam īstenībā redzēt, kas ir tās lietas, ko cilvēks saka, jo ļoti bieži mēs izmantojam vienus un tos pašus vārdus, tāpat laikā mēs izprotam un demonstrējam citu veidu uzvedību. Un tieši šis praktiskā un uzrakstītā saskaņa mums deva iespēju ļoti labi izvēlēties to partneri, kas mums tanī laikā bija visatbilstošākais. Būtiskākais sasniegums, manuprāt, šajā projektā ir tas, ka šis kopējais punktu novērtējums un rezultātu novērtējums sakrīt ar visu iepirkuma komisijas tādu emocionālo arī vērtējumu. Ļoti bieži ir tā, ka mums pēc punktiem sakrīt viens, bet mēs emocionāli neesam, nav tāda sajūta, ka tiešām tas ir labākais. Tad šajā iepirkumā mums visiem kā vienam iepirkuma komisijā sakrita šie punkti, kas ir oficiāli visi šie kritēriji, kādā veidā, kam ir jābūt, sakrita ar šo emocionālo vērtējumu. Es domāju, tas ir tas īstenībā lielākais sasniegums un gandarījums, jo mums visiem palika tā sajūta, kad mēs tiešām esam nopirkuši labāko un kvalitatīvāko, ko mēs tajā brīdī varējām nopirkt. Paldies par uzmanību!